galvenokārt viņi vingro, bet pats svarīgākais ir tas, ka vingro ļoti skaisti un atletiski vīrieši. Vissvarīgākais, manuprāt, tavuprāt, ir tas, ka viņi ir puspliki vīrieši, kur vingro. Es ceru, ka mēs to arī redzēsim. Skatāmies. Jānim ir nenormāls fiziskais potenciāls. Kaspars mums ir ļoti plastisks. Mārtiņš var uztaisīt cilvēku karogu. Guntars ir ritīgi foršs džeks. Jo ir meiteni mīluls. 6 puiši ar savu darbošanos sporta laukumos ir pievērsuši ne tikai meitiņu uzmanību, bet radījuši arī apkārtējos pamatīgu izbrīnu. Mēs neesam vingrotāji, mēs esam parasti džeki, kas ar savu spēku varbūt un savu grīzu spēku esam pierādījuši to, ko var izdarīt. Un tas, ko mēs darām, tā sauc ielu vingrošana. Galvenais vadmotīvs ir, teiksim, tā, ka mēs visi gribam un ar savu grīzu spēku var daudz ko panākt. Katru dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem, puiši sapulcējas kādā stadionā un pamatīgi trenējas. Vilkšanās pie stieņa, atpumpēšanās, tas viss tiek darīts ar savu svaru. Un te nav vajadzīgs ne smalks treniņu tērps, ne šiks sporta klubs. Galvenais ir vēlme trenēties. Mēs gribam dot iespēju jauniešiem trenēties, pilnveidot sevi, netērēt nevienu santīmu uz trenižieru zāli, nākt ārā, būt jauniem, būt spēcīgiem, būt tādiem, kurus vienkārši pamana. No sākuma mēs iesildamies kārtīgi, teiksim, izlocamies, un tad mēs taisam pievilkšanos, trenējamies uz līstakām. Mēs taisam visus vingrinājumus, ko var, jebkādu veidu vingrinājumus, ko var izdomāt uz šīm, trenējot visas, pilnīgi absolūti visas muskuļu grupas, taisot vēdru, preses, muguru un vispārējo. Mēs netaisam visu to, ko varētu izdarīt jebkurš mākslas vingrotājs, ja, kas ir to, ko mēs darām, viņiem tas būtu elementāri lieta, ja, ko iztaisīt. Puišu apņēmība un vēlme iesaistīt ielu vingrošanu apkārtējos bija tik liela, ka viņi nodibinājuši pat savu sporta biedrību, kuras mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju trenēties, nevis savu brīvo laiku pavadīt deldējot ielas. Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrībā tas galvenais mērķis ir sociālā darbība. Mēs esam sabiedriska organizācija un mūsu pamata mērķi ir īstenībā apskatīties apkārt šitā laukumu, kas ir diezgan jau sliktā stāvoklī. Mēs gribam ar savu kustību palīdzēt sakārtot šos laukumus, izveidot jaunas laukumus Rīgā, ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jebkurš var atnākt pie mājas stadionā un sākt strādāt, sākt vingrot, un nav nekāda ieguldījuma tam vajadzīgi. Kā jūs redzat, tagad uzsniga pirmais sniegs, un mēs vēl joprojām esam ārā, un mēs turpināsim arī visu ziemu trenēties. Galvenais ir apģērbs. Viss, jau nekas vairāk nav vajadzīgs. To darīt pilnīgi jebkurš cilvēks, jo nevar pievilkties, var atspiesties, nevar atspiesties, var pietupties, nevar pietupties, taisam vēdera preizi. Tas ir pilnīgi universāls un attīsta praktiski pilnīgi visu organismu. Ja vismaz kāds ducis jauniešu neies lietot alkoholu, neies lietot narkotikas, bet nāks pie mums trenēsies un viņiem iepatiksies tas, ko mēs darām, tad es uzskatu, ka mūsu mērķis jau būs panākts. Zīta Lazdāna Laķa, Renārs Muskars, Tautas balss. Šis pēdējais variants, vai dzēliņi, tas bija nopietnis. Tas bija tiešām nopietnis. Tur ir cilvēkam fiziskais uz visiem simts. Nu, viņi tur visi izskatījās diezgan nopietni. Malači ielu vingrotāju kustībā oficiāli šobrīd darbojas 10 puiši, bet esot jau 60 pieteikušies. Bet es gribētu vēl pateikt to, ka tiešām arvien vairāk redzu to un pārliecinos, ka atgriežas tie 80. 90. gadi, jo agrāk tieši tā bija stienis. Es, piemēram, esmu no Ķekavas, ja? Un ķekavieši tie, kuri tagad skatās, viņi droši vien piekritīs tam, ka mums Ķekavā tur bija 2 tādi stieņi, pie kuriem mēs, puiši, gājām, pievilkāmies, taisījām dažādus, visu kaut kādus variantus tādējādi, pieņemsim, trenējot gan plecus, gan tur visu kaut ko, lai būtu 3 stūrīts vai kā savādāk. Un tiešām tas viss bija, jo nebija tādas sporta zāles. Nu, tagad viss tiešām ir izlaidušies, ir sporta zāles, viss tur sasvīduši, gaisa nav un tā tālāk. Bet skaties, svaigā gaisā, reka puiši pierāda to, ka tas ir tomēr labāk un vēl jau vairāk ekoloģiski, arī tas ir. Tas jau ir interesanti, jo tā ir nedaudz savādāk jau brīvā dabā, jā, protams. Tas ir pats svarīgākais. Mēs noteikti atbalstām puišus un gribētu redzēt to arī tā, brīvā dabā.